Kājas savainojums. Un iemetiens ir izdarīts. Sergejs Fjodorovs uzvar iemetienā pret Marku Hartiganu. Pagājušreiz tāds pilns vairākums nesanāca, varbūt šoreiz. Sprokta maiņa un ripavārtos! Krišānis Rēdliks īstajā brīdī pieslēdzās uzbrukumam un precīzs metiens vārtu stūrī. Redzam šo uzbrukumu kombināciju. Ļoti saulaicīgi iespēlēja Sprukts, sagaidīja, kamēr pieslido Rēdliks un Galašvili bija maz cerību glābt savu komandu. Siberijs ļoti āss metiens. Nespēja izsekot šīm pārvietošanās mūsu aizsargu manevram. Metalurga aizsardzības kvartets un ripa vārtos. Laba piespēle un ripa un vārtos! Miķels Rēdliks! Beidzot pie viņu nonāca ripa, turklāt vairākiem spēlētājiem tā noslīdēja no slāpstīgas, bet beigās nonāca pie Miķeļa Rēdlika, kurš to ieraidīja vārtos. Un Galašvili jau bija bezspēcīgs šajā epizodē. Redzam arī Miķeļa Jēkabu un Krišāņu tēvu Jānu Rēdliku tribīnēs. Redzam, Dārziņš pacīnījās un Rēdliks. Miķels Rēdliks bija īstajā brīdī, īstajā vietā raidot ripu vārtos. Galašvili bija maz cerību glābt komandu, jo viņš jau atradās uz labs un Miķels arī ar Bulānovu viņš gribēja parunāt, Bulānovs gan negribēja. Limenko un ripu vārtos. Šā kluba sastāvā šo sezonu un otru iegūtie vārti. Viens pats. Hartigans. Rovijs visu Galašvili, kur ripa vārtos! Vairāki rikošeit un ripa ļoti lēnām ieslīdēja vārtos, tieši tāpēc tik ļoti neapmierināts arī Galašvili. Pret Marku Hartiganu tika pārkāpti noteikumi un Marks Hartigans arī bija pēdējais, kurš pieskārās to Rīgas Dinamo pret Atjušovu kājām. Divreiz atsitās ripa un ieslīdēja vārtos. Redzam, lēnām. Bet tas nav būtisks. Galvenais, ka ripa šķērsoja vārtu līniju un rezultāts kļūst 3-1. 5, 4, 3, 2, 1 un tā ir uzvara. Un Rīgas Dinamo! Un šeit laukumā lido nepiedarošs priekšmets, nu tā gan nevajadzētu darīt. Bet uzvara ir izcīnīta vietu play-off.